Līdz ar siltā laika iestāšanos bērnu traumatisms kļūst par vienu no aktuālākajām problēmām. Vasarā viens no iecienītākajiem aktīvās atpūtas veidiem ir peldēšana. Vecākus īpaši aicinām padomāt par drošību atpūšoties ūdenstilpņu tuvumā, neatstāt bērnus bez uzraucības, kā arī neļaut peldēties nezināmās, nepārbaudītās vietās. Pirmais ļoti svarīgais uzdevums ir vecākiem informēt bērnus, kas ir droša vide un kas nav droša vide. Tātad viens ir skaidrs, ka bērnus nedrīkst laist vienus pašus, peldēties. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina būt ļoti uzmanīgiem atpūšoties gan uz ūdens, gan atrodoties pie tā un ievērot elementāru piesardzību. Ja nelaime tomēr notikusi, nekavējoties ir jāzvana glābšanas dienestam pa tālruņa numuru 112. Piezvanot uz 112, jums ir jācenšas nomierināties, un pat ja jūs nezināt, kur jūs atrodaties, ir jāatbild uz dispečera jautājumiem. Atceries, glābēji nevar ierasties dažu minūšu laikā. Tādēļ pievērs apkārtēju uzmanību, sauc pēc palīdzības, un tad mēģina glābt. Bet nekādā gadījumā nemeties ūdenī glābt, nesagatavojies, jo slīcējs dēļ noguruma un apjukuma nekontrolē savu rīcību. Ja slīkstošais ir tuvāk krastam, mēģina padot viņam kādu peldošu priekšmetu, koka gabalu vai pamest dvieļa galu, siksnu. Vecākiem ir rūpīgi jāpārunā ar bērniem aktīvās atpūtas traumu riski, neaizmirstot par drošības līdzekļiem. Ja bērnam tiek pirktas skrituļslīdes vai skrituļdēles, tad vienmēr komplektā arī jāpērk ceļu, elkoņi, plaukstu aizsargi un, protams, arī ķivere. Speciālisti uzsver, ka bērnu traumatisms izdotos ievērojami samazināt, ja tiktu ievēroti elementāri drošības pasākumi un lietoti nepieciešamie aizsarga līdzekļi. Runājot par tām traumām, kuras notiek ārpus mājas, gandrīz katru gadu aptuveni 200 bērnu gūst dažāda rakstura, dažāda smaguma traumas auto ceļu satiksmes negadījumos, gan kā braucēji, gan kā gājēji, gan kā velosipēdisti, kuriem nav šī atstarojošā veste, kuriem velosipēdi nav aprīkoti ar, piemēram, skaņas un gaismas signālu, bez aizsarga cepurēm, neparedzētā vietā uz ceļa šķērsojot. Katru gadu gan bērnu, gan jauniešu, gan arī pieaugušo vidū notiek traumas, kuras ir saistītas ar elektrodrošību. Tādēļ akciju sabiedrības sadalas tīkls aicina ikvienu izvērtēt iespējamos riskus, lai vasara paietu droši. Mēs ik gadus, lai cik tas nebūtu slikti, bet konstatējam šos gadījumus, kad no elektriskās strāvas iedarbības cieši bērni, jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Ja mēs runājam par pagājušo gadu, tie bija vairāk kā 10. Ir svarīgi atcerēties, ka elektrībai nav ne smarža, ne krāsa, ne garša. Tādēļ ir būtiski ievērot, ka visas akciju sabiedrības sadalas tīkls elektroietaises ir speciāli marķētas. Tādēļ pirms uzsākt kādas darbības vai aktivitātes vienmēr ir jāpārliecinās, vai tuvumā nav elektroietaise ar marķējumu, uz kuru norāda dzeltens trīsstūris ar melnu zibeni. Šī zīme vienmēr ir apliecinājums, ka jūs atrodaties elektroietaises tuvumā, un tas nav droši.